Un šodien pie mums viesojas Aija Eglīte, Latvijas neredzīgo biedrības Jēkabpils teritoriālās organizācijas vadītāja un Vija Nīdzgale biedrības aktīva biedre un profesionāla masiere. Parunāsim ar dāmām, kā tad Jēkabpils biedrība iet par atbalsta iespējām neredzīgiem cilvēkiem, kā arī Vija pastāstīs mums, kāda ir ikdiena neredzīgam cilvēkam. Labdien, Aija! Labdien! Labdien, Vija! Labdien! Aija, iesākumā pastāstiet par biedrības galvenajiem mērķiem un darbību. Kā jau mēs te runājam, par ko mēs runājam īsti, Latvijas neredzīgo biedrība, ja tā ir visvecākā nevalstiskā organizācija Latvijā. Un es pārstāvu šo te Latvijas neredzīgo biedrību Jēkabpils teritoriālā organizācija. Protams, bišķiņi pastāstīšu arī par to, cik tad mums ir cilvēku šeit un ko tad mēs te darām, visi. Īstenībā visā Latvijā ir apmēram 9000 neredzīgu cilvēku, bet noteikti, ka to ir vairāk, tie ir tādi, kas ir apzināti, bet biedrībā Latvijas neredzīgo sastāv 3000 biedru. Mūsu Jēkabpils teritoriālajā organizācijā ir tikai 52, bet tad, kad es saņēmu šo organizāciju savā pāraudzībā 21. gadā, bija 24. Tad viņi augumā, šī te biedrība. Protams, liela daļa šeit neiestājas biedrībā, bet viņi arī, tad ir tiesīgi saņemt visu to, kas pienākas mūsu biedriem. Bet, tad ar to jau vien nebeidzas, ka mēs tikai te sēžam, kaut ko parunājam un mums kaut kāda pasākuma ir, bet mūsu lielā biedrība, Latvijas neredzīgo biedrība, tad centrālā valde, tad aktīvi piedalās valsts politikas veidošanā, aizstāvot savu biedru intereses. Bet, kā jau es teicu, 2021. gadā es pārņēmu šo biedrību no iepriekšējās kundzes, kura bija jau gados, veca Lūcija Mačuka, tiešām viņai aizsaulē, lai labi klājas, Es arī lasīju, ka viņa bija tā, kas izveidoja vispār šo biedrību. Viņa izveidoja. Īstenībā Jēkabpilī ir bijusi vienmēr šī neredzīgo biedrība, tikai kaut kādu apstākļu dēļ, tad tika nolikvidēta tieši kaut kādus 5 gadus varbūt šeit nebija, un tad 20. gadā šī kundze, tad norganizēja jaunu biedrību, nodibināja, pareizāk sakot, un, protams, gadiem ejot cilvēks paliek vecāks, un viņu vairs nevarēja, tad es arī, man tā sagadījās, kad, es biju bezdarbnieks, un tad es meklēju arī kaut kādu sev piederību, kur es varētu, tā kā pieslēgties. Un tā nejauši iznāca tā, kad, šeit arī es esmu, Bet galvenie, tad mērķi mums ir apzināt šos cilvēkus, kam ir invaliditāte, 1., 2., 3. redzes invaliditāte, arī vājredzīgi cilvēki, kas ir, un arī daudzi, kas pēc operācijām, viņi nezin, kur doties, nezin, ko meklēt, varbūt tur ir vajadzīgs kāds palīglīdzeklis, lai uzlabotu, daudz maz lasīt varētu un tā. Bet šī Jēkabpils teritoriālā organizācija jau nebeidzas tikai Jēkabpilī, Protams, ka Jēkabpils novads ir primāri, bet šeit brauc cilvēki no Līvāniem. Tas var teikt no Preļu novada laikam, arī tur no Rožupes, tad ļoti plašs no Vidzemes pat, no Madonas un no Kokneses, tad ir no Aizkraukles novada, tur ir ļoti daudz no Neredes, tā ka visapkārt mēs esam tuvākie, kuri atrodas Rīga, Jēkabpils, Daugavpils un Rēzekne. Tad tas ir tas, kur mēs esam vistuvāk pa vidu cilvēkiem, kur mēs esam pieejami. Tālūk, bet galvenais mērķis, tad nodrošināt šos cilvēkus, kam ir redzes problēmas, vai funkcionāli traucējumi, ar tiflotehnikas palīglīdzekļiem. Ja tā vienkāršāk runā, tad palīglīdzekļi tehniskie, kur cilvēkam varētu daudz maz uzlabot šo te redzi, vēl tas ir iespējams, un viņam ir atlikums kaut kāds. Bet tā kā, daudziem šīs redzes vairs nav, tad mēs palīdzam, viņiem arī
kaut vai atnākt uz biedrību aprunāties arī par sociāliem jautājumiem, jo es esmu īstenībā sociālais darbinieks pēc izglītības. Un man ir ļoti labi zināmas šīs te lietas ar jebkuriem funkcionāliem traucējumiem, kā strādāt ar viņiem, ja šiem te cilvēkiem, ja, un kā viņiem palīdzēt. Tāpēc arī bieži nākas risināt sociālas problēmas, kuri viņi tiešām nesaprot, kāds pabalsts viņiem ir vajadzīgs, kādu pakalpojumu viņiem sniedz. Ja? Tā ir palīdzība vēl no tā. Bet, ja runājam par palīgu ierīcēm, varbūt varat pastāstīt vairāk, un te mēs varbūt varētu arī palūgt Vijas viedokli no praktiskās puses, kā viņa pielieto šos palīgu līdzekļus. Nu, ja tas ir jautājums man, tad es arī gari un plaši sākuši stāstīt, jo es esmu neredzīgo biedrības biedrs kopš 75. gada. Un pirms Jēkabpils organizācijas es biju Rēzeknes organizācijas biedrs, jo padomijas laikos bija administratīvā pievienošana, Preļu rajons mēs bijām, nevis Preļu novads un Līvānu novads, un mūs pievienoja Rēzeknei. Un tad, kad uz Rēzekni gandrīz neiespējami ir aizbraukt vēl kaut kā caur Preļiem, var atpakaļ braukt, iznāk vai ar līkumu caur Jēkabpili 30 km lieki, vai caur Daugavpili 70 km lieki. Un tad, kad es padzirdēju, ka Jēkabpilī ir atjaunojusies teritoriālā organizācija, es zvanīju it kā Lūcijai, bet trāpījāmies mēs uz Aiju, jo tantīte jau vairs nedarbojās. Un tad mēs ar manu draudzeni atbraucām, paskatījāmies, kas un kā, un viņa gan palika uzticīga Rēzeknes organizācijai, jo viņai ir ģimene uz riteņiem ar mašīnu, es esmu bez. Un es teicu, nē, es tomēr Jēkabpils ir Jēkabpils, ar viņu ir cilvēcīga satiksme, un tā es sāku te uz to Jēkabpili braukt. Tā es pievienojos Jēkabpils organizācijai. Tagad par palīglīdzekļiem. Palīglīdzekļi ir jau ļoti daudz, ļoti dažādi. Kā viņi palīdz cilvēkam, vājredzīgam cilvēkam, kā Aija jau teica, viņi palīdz, bet neredzīgam cilvēkam viņi pavisam atvieglo dzīvi. Kā pirmo no visiem palīglīdzekļiem es gribētu minēt pulksteņus. Ir mehāniskie pulksteņi, tādi, kurus atver stikliņu un ar roku patausta cejerus tos, ja? un cik viņš rāda. Un ir elektroniskie pulksteņi, piespied podziņu, un viņš noziņo, cik pulkstens. Skaļi un skaidri. Ir vēl galda pulksteņi, te man ir viens līdzi, viņš redz tā, viņam piespied vāciņu, un viņš noziņo. Un viņš noziņo, tā tad es jebkurā brīdī varu uzprasīt viņam, cik tad ir tas pulkstens, ja? Bez tam ir vēl ļoti svarīgs ir arī te šķidruma noteicējs, jā, jo šķidrumu lejot, sevišķi karstu šķidrumu lejot glāzē vai krūzē, tas ir problemātiski, jā, jo jebkurā brīdī tu vari trāpīt uz rokas un tad vai. Un viņam ir tādas 3 ķepas aizmugurē, tās ķepas iesprauž krūzē vai glāzē, un tad lej šķidrumu. Un tad, kad to šķidrumu pielē jau tā glāze ir gandrīz pilna, tad viņš sāk skaļi bļaut. Viņš dod signālu tā diezgan skaļi un spalgi, tā kā rokas neaplaucēsi, un ja arī nav karsts šķidrums, tad pāri visām glāzēm un visām krūzēm neieliesi. Tad vēl no tādiem palīglīdzekļiem, kas man ļoti palīdz, ir virtuves svari. Tādi nelieli svariņi, piespied pogu, uzliec kaut ko virsū, ko tu tur gribi nosvērt. Sīpolus, burkānus, končas, vienalga. Un viņš noziņo to svaru. Arī tie ir ļoti svarīgs tāds pasākums, var sakot, ļoti vērtīgs tas palīglīdzeklis. Un pašu pirmo un pašu galveno es nepieminēju. Tie ir spieķi. Baltais spieķis, kas ir
neredzīga cilvēka pazīšanās zīme visā pasaulē. Ja uz ielas redzat cilvēku ar balto spieķi, ziniet, ka šim cilvēkam ir problēmas ar redzi. Un tad tie spieķi ir Jēkabpils tantītes, neizmanto to spieķi. Tas ir grūti. Cilvēkam, kas ir kādreiz redzējis un viņam pasliktinās redze, sākt staigāt ar balto spieķi ir grūti psiholoģiski. To es esmu pārbaudījusi pie sevis. Cik vien ilgi tu kaut cik redzi, tik ilgi tu to spieķi neņemsi, jo liekas, ka tas spieķis ir tev kā kauna zīme, lai gan tā pavisam nav. Pavisam nē. Lūk, un te Aijai kā psihologam un sociālajam darbiniekam te ir liels un plašs lauks ir liels darbs, jā. Bet tā, ja es tā saprotu, pēc šiem visiem palīgi ierīcēm var vērsties pie tevis? Jā, tieši pie manis. Un, protams, ka mēs tā nevaram iedot, ja šodien atbraucāt, es jums iedošu tā pulksteni vai kādu spieķi, nē. Te ir jāpiesakās īstenībā, jāuzraksta iesniegums, kā visur. Ja, tad mēs varam arī elektroniski, ja ir elektroniskais paraksts, protams, bet, es domāju, ka ir sarežģīti cilvēkam, kurš neredz pateikt to, ka jums vajag elektronisko parakstu. Ja. Dažas lietas, kas apgrūtina, bet īstenībā, tad mēs nodrošinam, es palīdzu aizpildīt visu dokumentāciju, kas vajadzīga. Ļoti bieži vajadzīgs atzinums. Daudz cilvēku ir, kuri nav invaliditāte. Jā. Viņiem noteikti ir nepieciešams, šī te acu ārsta, tad vienkāršāk runājot, ir vajadzīgs atzinums. Un viņam ir ārstam jāieraksta, ka tur tas asums ir, tur ir, dakters to zina, es neesmu medicīnas darbinieks, Bet tas ir viss nepieciešams, lai bezmaksas iegūtu šīs palīgierīces? Jā, viņu it kā bezmaksas nedod, bet viņam ir šī te samaksa 7,11 viena vienība. Līdzmaksājums. Bet īstenībā šīs visas ierīces maksā ļoti dārgi. Piemēram, elektroniskā lupa. Es tikko runāju, mūsu vadība bija otrdien atbraukus ar tehniskiem palīglīdzekļiem. Es prasu, cik maksā šī tāda maza, es vēlāk parādīšu jums, mazā lupa, lai cilvēks izlasītu, palielinātu, krāsas varētu pamainīt, kur labāk pielāgota. 700 eiro, bet valsts apmaksā šis ir projekts, kuru apmaksā valsts, lai šiem te cilvēkiem atvieglotu dzīvi. Protams, pieaugušajiem ir 7,11, bērniem līdz 18 gadiem ir 1,42 un ir atbrīvotas personas. Trūcīgajām nebūs personām jāmaksā, tad ir tās, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas, iestādēs, arī stacionārās iestādēs ārstniecības un arī sodu izciešanas, brīvības atņemšanas vietās. Tiem arī nebūs. Bet kas attiecas, tad ir nepieciešams šis te iesniegums, atzinums, ir prasība, nav invaliditāte. Ja ir invaliditāte, tikai iesniegums jāuzraksta, kādus jūs palīglīdzekļus gribat. Ļoti daudz ir skolniekiem, teiksim, cilvēks grib strādāt, ir datorprogrammas, ir datori, datorprogrammas atvainojos, arī lasītāji, dažādi diktafoni, tad pildspalvas, kur cilvēkam atvieglo dzīvi, zāles ir jāsaprot, ka tās viņam ir jāiedzer, uzliek uzlīmiņš, pildspalva nolasīs, krāsu noteicēji. Šīs te lupas ir tagad lielākas, ir mazākas, ir arī pavisam mazas, kur ar dažādiem stiprumiem. Tad ir asinsspiediena mērītājs ar runu. Šeit viss ar runu, jo ja mēs neredzam, tad mēs dzirdam. Jā. Un parasti jau tā ir vēl tāda laba lieta, kas ir Robertiņš. Tas ir magnetofons, kurš lasa jums grāmatas priekšā. Padomju laikos tos sauca par kombainiem. Viņš ir gan radio uztvērējs, gan disku lasa, gan arī magnetofons.
Es zinu, ka padomju laikos tādus kā prečzinībās tos sauca par kombainiem. Viņš nāk no Vācijas, viņam vārds ir Roberts, un tā mēs viņu arī visi saucam par Robertiņu. Un arī tās lasīšanas, tādas nolasīšanas iekārtas Daisy tagad ļoti populāra. Nu, es ceru, ka man arī būs tāda, ko parādīt arī tagad nākošu reizi jau atvedīs vasarā, jā. Ik pēc 2 mēnešiem šos tehniskos palīglīdzekļus mums atved, arī telefoni ar runu, vīriešiem pulksteņi rokas ar runu, arī glikometri, ja kuram ir vajadzīgs tikai viens nosacījums, ja grib glikometru, tas nozīmē cukura diabētam, ja, glikometrs. Tur ir vajadzīga, ja, šī te endokrinologa slēdziens, ja, kad 3. grupā viņu var neiedot, ja, tad ir vajadzīgi šie te slēdzieni, kad ir nepieciešams. Telefonu dot 1. 2. grupā, ja, tikai arī. Un kas tad vēl tāds mums tāds vēl ir? Jā, dažādi šīs te lupas. Svari, ķermeņa jā, svari. ķermeņa svari ir. Termometri ar runu. Gan āra termometri, ko pieliek pie loga, un viņš nolasa, kāds ārā, cik grādi ir. Gan ķermeņa termometri ir. Un šie spieķi arī ir dažādi, jo viņiem ir dažādu garumu, jā, tad viņu, jo augumam jāpielāgo šie te spieķi. Ir šie te orientēšanās spieķi, kur ir tādi gali apakšā, teiksim, bumbas veidā. Nu, kā kuram patīk, tā tas izvēlas. Viņš jūt šīs te malas, sienas, ceļu, ja, kur pāriet. Arī absorpcijas filtri gaismas, ja, kuras ziemā cilvēks nevar bez šīm te, nu, tikpat kā saules brilles, ja. Viņš nevar iet, jo viņam pūš vējš, viņam asaro acis. Nu, tas arī nav patīkami, lai arī viņš neredz, ja. Tā, ka tādas mums bez šīs palīgi ierīcēm, Aija, jā, kādas varbūt vēl atbalsta programmas jūs piedāvājat? Jā, mums plašas atbalsta programmas ir, jā, mēs arī piedalāmies projektos, protams, arī lielā biedrība, jā, Latvijas neredzīgo biedrība, kas ir Rīgā Braila ielā, jā, tad tur arī ir rehabilitācija šiem te klientiem, kuri ir neredzīgi, vājredzīgi, ja viņi var apgūt visas šīs te iemaņas, mācīties datorprogrammas, ja, tad apmācīs jūs, kā ar spieķi jums jāiet, ja, tur arī dažādas radošas nodarbes. Tas par Rīgu būtu, ja, tur vienkārši jāpiesakās, valsts apmaksā šo projektu, ka jūs varat aizbraukt apmācībās, jūs tā kā kurortā esat paēdināts, ja, jā, tad arī projekti, kas mums ir bijuši uz vingrošanu. Pagājuši gadu visu rudeni, ziemu mēs vingrojām, jā, tad projekta nosaukums bija Varu sportot. Ļoti liela atsaucība šeit bija. Jā, ļoti liela atsaucība, mēs rīta vingrošanu, mums bija 10 stundu gara ar relaksējošu mūziku, jā, tad visiem ļoti patīk, jā, šīs te lietas. Bet bez tā jau arī neiztiek ir radošās darbnīcas, kur es palīdzu darboties radoši. Pirkstiņus, ja, motoriku, ja, smalko. Mēs pinam grozus no diegiem, mēs zīmējam, mēs gleznojam. Tur speciāli nāk mākslinieces no mākslas skolas. Ja. Tāpat arī mums ir koncerti. Mums ir ne tikai no Jēkabpils novada, ja, dziedātāji, ansambļi brauc, bērnu ansambļi, ģimnāzijas, ja, nu dažādi, ja. Un mums ir arī šīs te izstādes, arī pašu izstādes, darbiņu izstādes, arī tādi tematiski vakari, kā dzējas vakars, ja, piemēram, no Rīgas, ja, mums atbrauc novada dzējas vakarus. Tāpat arī mūsu biedrībā ir daudz cilvēku, kur raksta dzēju. Viņš neredz, bet viņš raksta dzēju, un ļoti skaistu dzēju. Ja, tad mums arī pagājuši gadu bija šīs te mūsu biedres, ja, Ausmas Plīrumas,
Jā, tad dzējas vakars ļoti skaisti, jā, tad ar dzīvo mūziku, atpūtas vakari tematiskie, kuri vienmēr ir ar kaut kādu, jā, tad Ziemassvētku, Lieldienu, Mātes dienu, 8. martu, Sieviešu dienu, jā. Jā, es klausos, bet varbūt kāds mūsu klausītājs un skatītājs domā, kur var iegūt informāciju par jūsu pasākumiem un vispār informāciju? Informācija parasti mēs atrodamies Brīvības ielā 126, vecais Justīcijas nams, tur, kur ir ātrā palīdzība, visi zina. Tad no otras puses, jā, tad ejot ir pat centrālajām durvīm, uzlikts uz durvīm, kad kādi mums notikumi ir, afišas vienmēr ir uzliktas, visi ir laipni aicināti, ne tikai arī mūsu biedri, bet arī tās biedrības, kas mums tur jau mīt šajā ēkā. Bet vai sociālos tīklos arī informācija pieejama? Nu, īsti, jā, dažreiz ir gan, jā. Jā, jaunieši bieži to ieliek. Nu, lūk. Vijai vēlos pajautāt. Vija, vai jūs esat neredzīga jau no bērnības? Nē. Redzes invalīds es esmu no bērnības, bet līdz 40 gadiem es redzēju un orientējos vidē. Nu, es domāju, ka rādītājs ir tāds, ka bija situācija, kad arī Maskavā man vajadzēja vienai pašai tā kā atrast ceļu un atbraukt, un es to visu varēju izdarīt. Apbrīnojami. Tā kā nē, pavisam neredzīgais paliku no 40 gadu vecumā, teiksim tā. Bet kā tu adaptējies dzīvē? Es, mazliet arī ievācu informāciju par tevi, jā. Tu arī strādāji par masieri. Strādāju gan, jā. Jā, un dari daudz ko vēl citu, ko mums tā kā redzīgiem cilvēkiem visu liekas pašsaprotami, bet tu ikdienā dari pati ļoti, ļoti daudz. Nu, ko varu, to daru. Ir lietas, ko es nedaru. Es necepu pankūkas, un necepu reņģītes, jo tās ir pārāk smalkas lietas verdošā eļļā. Nu, es nezinu, ko es vēl nedaru. Man liekas, ka vispārējo es daru. Vai tādu vienu dienu savu vari mums pastāstīt? Nu, tad es pat nezinu, kuru dienu man tad jāstāsta. Ceļos, pēc tam veidoju, teiksim tā, man ir gaidāms klients, masēju es galvenokārt bebjus, ja? Gaidāms klients, tātad viņš atnāk, pieceļos, savācos pati, tad savācu infrastruktūru, jo nākot, es to tā saucu, jo nākot mājās, ko skatās normāli redzīgs cilvēks, kas pa grīdu darās, vai spoguļi tīri, vai nelido kaut kādi šitie te zirnekļu tīkli nav nokārājušies kaut kur, un, nu tā, vai ne? Un putekļu nav liela kārta. Nu, katrs normāls redzīgs cilvēks tā dara. Tātad tas viss ir jānovāc. No zirnekļu tīklus gan es palūdzu asistentē, ja nu kāds ir ievācies pie manis grib dzīvot. Visu pārējo es daru pati. Slauku grīdas, noslauku putekļus, nu tad nāk mans klients, bebis. Nu tad es izmasēju bebi, un viņš kopā ar mammīti iet prom. Tad atnāk mana asistente, Iveta. Šodien ar mani ir asistente Līga, bet parasti ar mani ir asistente Iveta, kurā ar mani strādā jau 18 gadus. Un, nu, tāds saudabīgs, kā mēs ar viņu satikāmies. Tad, kad mana mamma vairs nevarēja mani pavadīt uz darbiņu par masieri, arī tad es strādāju. Tad es griezos sociālajā dienestā Līvānos pie Sarmītes un teicu tā, Sarmīt, man ir vajadzīgs pavadonis uz darbu, bet lūdzu man tikai cilvēku tādu, kurš neņaudēs, cik tev grūti, kā tu galā tiec, un tā. Tādu ar normālu attieksmi. Un Sarmīta bija satikusi Iveta un teikusi tā, man priekš tevis ir klients, tieši tavam raksturam. Un tā mēs abas satikāmies ar Ivetu, un šogad septembrī palika jau 18 gadi, kā viņa ir mans asistents. Nu, lūk tā. Bet kā jūs nonācāt līdz tam, kad – strādājāt par masieri, tieši bērniņus masēt?
Par masieri es kļuvu bezdarba rezultātā. Es strādāju Daugavpilī par rehabilitētāju. Man ir augstākā izglītība, es esmu tiflopedagogs. Tas ir vairedzīgo un neredzīgo bērnu skolas skolotājs it kā. Bet tā kā par skolotāju es nekad neesmu strādājusi nevienu dienu, es piedaru pie tiem pedagogiem, kas nevienu dienu nav strādājis par pedagogu, es strādāju par rehabilitētāju. Un ko dara rehabilitētājs? Tagad to visu dara Rīgā rehabilitācijas centrā, bet tajā laikā, 90. gadu sākumā, to mēs darījām uz vietas. Tātad māca neredzīgam cilvēkam nomizot kartupeli, māca izgludināt blūzi, māca izslaucīt istabu. Nu, lūk tā. Un to es mācīju citiem cilvēkiem, un tagad es to pielietoju pati. Un tad, kad man tas darbs beidzās, es biju bez darba, un tad neredzīgo biedrība vienu brīdi organizēja kursus masieriem. Nu, un es tur pieteicos. Kursus beidzu, mūs mācīja Stradiņa slimnīcas dakteri. Beidzu kursus, gadu nostrādāju praksē, un tad nokārtoju certifikātu, un tā man ir laikam 3 vai 4 certifikāti. Pēc 5 gadiem ir jākārto mums certifikāti. Jā, redz, kā mēs te esam aizraušies jau sarunās, laiks ir paskrējis nemanot. Aija, Vija, jūsu noslēgumā, jā, Vija, ko jums ir devusi Jēkabpils biedrība jūsu dzīvē? Vispār ļoti daudz. Es esmu ārkārtīgi tāds cilvēks, kam patīk lustēties, kam patīk kontaktēties ar citiem cilvēkiem. Un tieši Aijas, tieši atnākot šeit uz Jēkabpils organizāciju, es satiekos vairāk ar citiem cilvēkiem. Es satiekos vairāk ar dzīvo mūziku. Es esmu savā laikā, dzīve ir gara, strādājusi par kluba vadītāju neredzīgo biedrībā. Un šis te man laikam sēž iekšā. Man ir vajadzīga dzīva mūzika, man ir vajadzīgas dejas, man ir vajadzīgas dzējas. Nu, un to visu es šeit arī saņemu. Jā, un ja mēs ar jums esam te tikušās, jā, vienā skaistā pasākumā, man liekas, īstais cilvēks īstajā vietā. Ko tev nozīmē darbs biedrībā? Jā, es nekad nebūtu domājis, ka es varēšu vadīt šo te biedrību, bet tas pats nāk pats no sevis. Jā. Tad es priecājos, ka es esmu šeit, es arī ļoti esmu apmierināta, ka es esmu cilvēkos, jo tas man ir ļoti svarīgi. Un galvenais ir palīdzēt šiem cilvēkiem, jā, tad visos jautājumos, ko man lūdz. Protams, es esmu ļoti aizņemta arī ar citām lietām, bet es cenšos tad saskaņot ar šiem cilvēkiem, kam ir nepieciešama šī palīdzība, vienmēr palīdzēt, lai viņš brauktu no kuras pilsētas vienalga. Sarunājumu laiku tiekamies. Jā, paldies, lai jums spēks un daudz panākumu turpmākajos projektos. Paldies, Aija, paldies, Vija.